Nu, pa šīm sliedēm tā var darīt, vai ne? Bet pa citām nevar. Bet tu zini, šitā ilgi nevarēs darīt, tāpēc, ka te brauks reiva tramvajs, un tad būs jāmūk malā vai jālic iekšā tramvajā. Bet kāpēc pilsētvidē ir bijis tā pieredzē, ka tramvajā ir ballīte? Nu, Latvijā ir tā, ka tramvajos īstenībā pat tiešām arī Baltijā naktī ir bijuši kultūras notikumi. Bet nav bijis reivs, nav bijusi ballīte, nav bijusi šāda veida mūzika. Nu, lūk, un tad tramvajs ir tāda Rīgas artērija, tā teikt, un mums likās ļoti brīnišķīga ideja apvienot visus Baltās nakts norises ar šo te braucienu. Kam tu ieteiktu iekāpt tajā tramvajā? Īstenībā es ieteiktu iekāpt ikvienam. Gan tiem, kas pazīst reiva kultūru, gan arī tiem, kam tas ir pilnīgi kaut kas jauns un svešs un nepazīstams. Kā tur dejos? Kā tur dejos? Kāpēc reivs nozīmē, ka ir nenormāli traki? Kāpēc vārds reivs? Nē, tas nav par to tieši. Tas ir viens no projekta mērķiem parādīt to reivu, ka tas nav tikai kaut kāds traks tuts, bet ka tas ir visu kaut kāda veida pieredze. Tāpēc mums ir dažādi veidi mūziķi pasaukt, ja DJ. Ka tas ir tie kaut kādi laustie ritmi, tas ir kaut kas eksperimentāls. Protams, tur arī ir tas, kā mēs visi savā formā, kā mēs to zinām, ka tas ir svarīgi, lai tas tramvajs no sliedēm varbūt nenoiet nost. Bet katrā gadījumā tā programma arī ir veidota, ka tā ir dažāda pieredze tieši mūzikas ziņā. Tad sanāk, ka es visu dienu varētu pavadīt pirmajā tramvajā, Baltijā naktī un piedzīvot pilnīgi atšķirīgu deju, mūziku un kustības pieredzes arī? Jā, un pie tam vēl tas būs vecais tramvajs un katrā vagonā spēlēs savs DJs. Un pašās beigās pusotru stundu visi DJi savstarpēji spēlēs back to back, jeb kā dueļos. Es sapratu, ka kaut kas tur arī ar sievietēm saistīts šajā pasākumā ir. Jā, principā mums spēlēs tikai sievietes. Lai izlemj skolai iet Baltijā naktī. Nu es ar šo tramvaju braukšu uz visām Baltās nakts vietām. Tāpēc viņš arī brauc pa pirmā tramvaja līniju. Nu jā, jo tas ir pa ceļam visam. Botāniskais dārzs, tur tas Tallinas un visu kvartālu. Jā. Ļoti loģiski. Bet tātad, lai es uzzinātu, kurā vietā, kurā mirklī aptuveni varētu būt tas tramvajs, lai es tajā varētu iekāpt, kur man ir jāmeklē Baltās nakts mājaslapā? Jā, tur tas viss būs. Un no cikiem līdz cikiem sāk tramvajs kustēties? Nu, pirmā mūsu ļaužu uzņemšana ir 18:30 pie autoostas, un tad jau laižam vaļā līdz pusnaktī kārtīgi. Tā kā jau ballītē. Un tad mazā stundu garā pietura 45. vidusskolā cikos? 9. Tieši tā, jo tad atkal te varēs cilvēki varbūt lielākā masā izbaudīt atkal drusku citādāk, nekustīgā formātā, un tad jau atkal nākamā tūra varēs doties ceļojumā pa visu pilsētu. Nekustēsies tikai tramvajs šeit, tā ir cilvēki jau kustēsies. Taisnība. Kusties, tu kustos, es kustās visās tramvajos. Jā!